jo mēs esam iekšā kopā ar Klintu Golaskovu. Milzīgs prieks ar tevīm kopā šeit būt. Esmu jau dzirdējusi daudz interesantas un iedvesmojošas atsauksmes tieši par tevīm, tāpēc es biju ļoti sajūsmināta, ka tu piekriti šai sarunai, un mums ir tik daudz ko ar tevīm izcilāt. Paldies tev vispār, ka tu piekriti, un kā tu vispār jūties? Vai viss ir forši šodien, un kāds bija tavs rīts? Čau! Es arī sasveicināšos un arī vēlreiz pateikšu paldies tev. Tiešām man prieks šeit būt un arī, kā jau pirms tam teicu, forši iziet tā cauri vēlreiz savai dzīvēm, varbūt uz kaut ko reflektēt, kaut ko novērtēt. Tā kā es domāju, ka mums būs ļoti interesanta saruna. Un arī es ceru, ka tas kādu iedvesmos no klausītājiem. Un jūtos es ļoti labi. Es vēl, lai bišķiņu uzpildītos ar enerģiju, es vēl pirms tam pagulēju mazliet. Tā kā, bet kopumā šodien, jā, kopumā šodien ir mierīga diena, jo es ieplānoju podcastu savā plānotājā, un jā, te nu mēs esam. Super, nu liels tev paldies. Vispār, jā, es izgāju cauri taviem sociālajiem tīkliem, un tev tā dzīve ir ļoti krāšņa un interesanta, un ļoti daudz projektu tev ir bijis, un ir vēl joprojām. Pirmais, kas nāk ārā, tev ir karaliskās putras. Varbūt tu vari pastāstīt, kas tas vispār ir, un no kurienes tev nākas šī ideja, un cik es arī pēc taviem postiem esmu sapratusi, ka tu arī pamazām laidīsi ārā grāmatu. Kas jā, tur notiek? Tieši tā. Nu, karaliskās putras top jau ir 2 gadi tā nopietni. Bet es īstenībā atceros tādus pašus pirmos Instagram postus un storijas, kad es sāku vairāk publicēt putras. Un tad man nebija nejausmas, kā to vispār nosaukt, un vai man vispār to rādīt, vai kādam tas būs interesanti, jo putras taču ir, nu, tā kā vienkārša lieta, un visi jau zina, kā pagatavot vispār, ko es tur. Jā. Es īsti varbūt sākumā nesaņēmu no savas auditorijas, teiksim tādu kā, jā, mums vajag tavas receptes, bet es vienkārši sāku likt bez atļaujas, vienkārši... Nu, man likās, tas kaut kā ar mani rezonē, redzēs, kur tas aizies. Un, aizsākums tam ir, tātad Instagramā es sāku dalīties vairāk, tas bija kaut kā 3 gadi atpakaļ, un es sāku vienkārši ar kaut kādām visām receptēm, ko vienkārši var iedomāties, jo man nebija tādas nišas. Un es vienkārši sāku Instagram un gribējās dalīties, iedvesmot, un es liku visu pēc kārtas. Un tad kaut kādā brīdī es sapratu, ka es sāku izdegt, šitais vairs nav man, kā nepatīk, tā kā visas tās receptes, jo man tas ir par daudz, un es vispār esmu tāds cilvēks, kuram jo vieglāk pagatavot, jo labāk, un jo ātrāk. Tā kā, jā, un tad nāca putras, un tam stāsts jau kaut kur pusauģu gados ir pirmie aizsākumi. Bet, vispār putras man negaršoja bērnībā. Nopietni! Es atceros sevi ēdam putru kaut kur 4 gadu vecumā ar cukuru un garšoja, bet tad bija kaut kādu 10 vairāk gadu pauze, un man likās, man bija bērnības trauma. Jā, neuzrunāja. Jā, un tagad arī īstenībā cilvēki man dēvē par putru dziednieci, jo es tā kā dziedinot viņus no bērnības traumām par negaršīgām putrām. Un kad es tā sāku tīt atpakaļ pati to stāstu, īstenībā man jau pašai tā trauma bija. Man likās, ka ir putri jāēd tikai ar sviestu un ievārījumu. Un ja vēl tur tā piena kārtiņa tur ir apkārt, un vispār man nepatika smarža, kāda bija putrai, un es toreiz, tā kā nezināju, nebija tur tā populāra augu pieni, vai pat ūdenī vārīt tik elementāri, es to nezināju, ka tā var darīt. Jā. Un tad, jā, sanāca, ka kaut kādos 16, 17 gados es braucu pie draudzenes ciemos. Viņas mamma, man liekas, ka viņa pat neapzinās, kādu viņa ir ar šo vienu devusi. Jā, ar šo vienu teikumu, ko viņa man pajautāja, kāpēc es neēdu putras, kā viņa ir visu mainījusi. Jo tieši tas teikums man arī bija tas, kas man lika aizdomāties, kāpēc es tās putras neēdu. Jo tolaik es ēdu visu laiku maizītes, tas bija tāds, ātri un viegli. Tipiskās latviešu brokastis maizītes. Jā, tieši tā. Un tad es
Un, kā aizdomājos, es sāku arī jau Instagramā palika populārāk ārzemju kontos. Es kaut kur pamanīju tur oatmeal, tur proteīna oatmeal, nu, tādas lietas. Un es domāju, labi, es laikam došu iespēju. Un tad es tieši tā kā pārgāju uz veģetārismu, tur daudzas lietas reizē notika. Un man skolā vairs nebija ko ēst pusdienās. Jo tiešām tā izvēle bija ļoti tāda, nu, šaura un, nu, kā veģetārietim tajos laikos bija diezgan švaki. Un es izlēmu, ka es ņemšu līdzi uz skolu. Un tas, ko es darīju, es vienkārši aplēju auzas no rīta ar ūdeni, riekstus, tur žāvētus augļus, parastos augļus, vienkārši visu kopā un ņēmu līdzi. Un bija tāda liela tā pusdienu kaste. Un es tiešām sapratu, es jūtos pāēdusi. Un bija tik nereāli garšīgi. Un tā kā es pat nezināju, ka augstā veidā var arī auzas ēst. Un tiešām ļoti garšīgi man likās. Un pats galvenais, ka es jūtos pāēdusi. Nu, uz pusdienu. Es zinu, ka ir cilvēki, kurš saka, ka viņiem no putas ātri gribās ēst. Un tad nu, te ir jāapskatās, ko tur liek klāt, un vai tur ir kāds proteīna avots, vai kaut kāds, tur, nezinu, riekstis, zemesriekstu sviests, tādas lietas, jo, jā, man tās putas bija diezgan bagātīgas. Un tad es sāku arī ar sportu nodarboties, un es iegādājos savu pirmo proteīnu pulveri, un es domāju, tā kā man nav ērti to proteīnu pulveri staipīt līdzi. Man šeikerim ir vieta, un zinu, kā pēc skolas, jo tur tā pilna soma ir. Un tad es domāju, es pielikšu putrā. Un vēl garšīgāk bija. Nu, vienkārši tur tā krēmīgi un vispār, es biju tādā sajūsmā. Tad es sāku likt vairāk šos storijas, ka es tur eju sporta zāli, ka es ņemu putru līdzi. Un tur arī tas viss, tie paši tādi pirmsākumi. Un tad es sāku vairāk tā kā, nu, draugiem taisīt. Man pat draugi sāku prasīt pusdienās putru, lai es uztaisu. Sāk rādīt, tas mums ir ar piemēru, ka tu ēd, tev garšo, tev patīk. Jā. Un citiem ir tāds, kas te notiek, tas ir sastāvs. Jā, un tad, kā brauc pie manis uz mājām, uz brokastīm arī. Un tad man atklājās tāda pavisam jauna pasaule. Tur ceptās putras krāsnī, sāļās putras, jo arī daudz saka, ka viņiem negribās neko saldu no rīta ēst. Un tāds, nu, ir jābūt kaut kādam variantam. Un tad es atklāju. Man vienkārši tā kā top putra, kas arī joprojām šobrīd ir top putra, kuras parasti visiem taisu un ir lielais pārsteigums, tā ir... Man liekas, man tā kā pirmā arī tā sāļā putra, man vienkārši nenormāli garšo zemesriekstu sviests. Un es gribēju sāļo putru, bet es gribēju arī zemesriekstu sviestu. Un tad es izdomāju, ka es pielikšu to zemesriekstu sviestu ar humusu, ar sojas mērci, gurķis, tomāts vai tur avokādo tādam svaigumam. Ir tie cepti tādi kraukšķīgie sīpoli, ja tu zini. Jā, te karamelizēt arī bišķi viņi skaitās. Jā. Un to es vēl pavirsu. Un tas kombo ir vienkārši fenomenāls. Nu, es tev iesaku tiešām. Es šito pēc tam pierakstīšu, es jau taisīšu, jā. Jā, klasiskais humus un zemesriekstu sviests. Vienkārši tā ir. Un tā kā auzas tu liec iekšā? Jā, auzas tieši. Protams, ka var arī ar citām, bet man liekas, citām putrām, bet ar auzām tas tur tā. Un tās auzas, kuras es izmantoju, tās ir ātri vārāmās pilngraudu. Un viņas dod tādu foršu krēmīgu konsistenci. Un jā, pat pilnīgi pietiek ar ūdeni apliet, un tur samaisi, un viss ļoti ātri notiek. Un vēl sēnes arī var šampiņons. Tev visās vienkārši nevar pat saprast, vai tā ir ideālā brokastu recepte, vai pat varētu būt arī pusdienu vai vakariņu, jo tas, kas tur viss ir, ka var uzšaut. jā, piemēram, man tā kā... Tagad jau man ir pamainījušies ēšanas paradumi, bet toreiz bija tā, ka
Man bija tādas vēl, es īsti nebiju mierā ar sevi, man nepatika mans ķermenis, nekas, man bija kompleksi ļoti daudz, un es domāju vienmēr, ka es esmu par lielu, un vienmēr vajag tievēt, un tad es tā kā domāju, kā man tā sēdienu reizi tur samanedžēt, bet tomēr ēst gribās. Tad es sāku ēst 2 reizes dienā un vienkārši tādas lielākas porcijas, un tad tieši tā putra, nu tā bija atbilde. Jā, wow. Tad sanāk, ka principā tev vispār tā putru vēsture ir tāds ceļš izzinot pašai sevi. Jo Jā. man bija tādas aizdomas, man likās, ka tev vienkārši tev ļoti patīk taisīt ēst, un tu izdomāji, ka putras tev ļoti garšo, un ka tu varētu tā kā reklamēt, cik tas ir feini. Bet tad tā kā mani tu pat pārsteidz, ka tev tas ceļš pilnīgi pat savādāks ir bijis. Tas ir vairāk tā kā tāds sevis izzināšanas, un, kā tu saki, varbūt tur mums visi ejam cauri posmam, kad mums liekas tā, ka neesam īsti laimīgi ar sevi, kaut kas jāiet, kaut kas jādara, un tad ir tā kā tās atbildes jāmeklē, kā vispār sevi uzčūnēt un kā pārēst, lai tu tur, zini, var arī pasportot. Baigi interesanti. Jā, un tik tiešām tagad, tā grāmata ir. Tās arī vairāk iziešu tam Super. cauri, bet tagad, kad man ir jādomā un jāizsūta uz izdevniecību, ko tad aizmugurē rakstīt uz grāmatas, nu, tā kā uz tādu ātro, lai var izlasīt. Tas, ko es sākumā biju izdomājusi, izklausījās pēc tādas pašizaugsmes grāmatas, it kā tā būtu. Motivācija, jā. Jā, jo man tas ceļš ir par pašizaugsmu, un man tā recepšu grāmata nav tikai tur par putrām. Tur ir vesels un dzīves stāsts, un tur emocijas daudz, kam es esmu gājusi cauri, ko mēs arī noteikti pārunāsim vēlāk sarunā. Tad es saprotu, nē, ir jāparaksta, ir vajag tomēr par tām putrām vairāk. Un tā, nu jā, un tad sanāk, ka ideja par grāmatu radās 2 gadus atpakaļ. Vai pat pišķiņu vairāk, vienkārši es tur vēl ilgi neko nedarīju. Nu jā, tā jau parasti tev jāpasēšas tās idejas, tā kā jāsaprot. Jā. Un es domāju, uzrādās man vienkārši īstie cilvēki dzīvē, kuri mani pastūma, jo es nezināju, kā vispār raksta grāmatu, kā man nebija nejausmas. Es tiešām nezināju, ka var Wordā vienkārši rakstīt. Man galvā vēl bija palicis tā kā skats, kā rakstīt uz tām mašīnām. Zini, Jā, vai ne? Tas mums visiem ir tāds, ka jāpiesēž pie mašīnas un jāraksta. Tā kā es filmās biju redzējis, un tas nevar būt, ka tā vēl raksta, bet mazums es jau nezinu, ko citu. un tad, jā, un sanāca, ka es sāku strādāt vienā tā kā kafejnīcā, un mana kolēģi iepazīstināja ar savu māsu, kurai izrādās tieši ir pieredze strādājot, maketējot grāmatas un pašai rakstīt, un vispār tas viss process. Un viņa mani, jā, mēs tā kā sazvanījāmies un sākām regulāri kontaktēties, un viņa man tiešām palīdzēja. Un es nezinu, vai bez viņas vispār tā grāmata beigās tā kā būtu. Varbūt būtu, bet tikai daudz vēlāk. Tas ir savādāk, jā. Cik Jā, interesanti, un tā kā varbūt tu vari padalīties, kādi aptuveni ir tie soļi, lai nonāktu līdz grāmatai. Jā, un vispār vienkārši sākumā man likās, ka tas kaut kā citādāk strādā, ka tu jau tur uzreiz atrodi izdevniecību vai ko. Es pat nezināju, ka var tā, ka tu izdod pats, un var arī tā, ka tu ej caur izdevniecību. Viņi man to visu izskaidroja. Es saku, tie ir vienkārši labirinti, kuriem viņi man izveda cauri. Un, jā, un viņi teica, ka sākumā tev vienkārši ir jābūt tam manuskriptam. Un tas nozīmē, ka tu vari uzrakstīt, un varbūt tā, ka tev arī neviens neapstiprina. Tu vari mēģināt, tā kā, jā, izdevniecību ir daudz, bet, Latvijā tas skaits arī ir limitēts, jo mēs esam tomēr maza valsts, un tad es jau kad pati sūtīju uz tām izdevniecībām 1 atteikumu, 2 atteikumu, 3, jau domāju, bāc. Tā kā, ja nebūs. Tas nav labi. Jā, un, sākumā ir jāsaprot, vai gribās izdot pašam, jo, ja tu izdod pats, tad, jā, tev izdevniecības nevajag, tev vienkārši vajag savus līdzekļus. Un visu tu uzraksti tajā vārdā, un tad tu meklē noteikti, tā ir korektūra, redaktūra, jo es arī nezināju, ka īstenībā man nevajag visu perfekti, gramatiski pareizi, jo, es varbūt tik ļoti nezinu, vai tiešām tur tas komats ir. Tas ir pēc tam jāsūt, to dara cits cilvēks. Aha. Un, jā, un tad,
tu arī atbildi par visu mārketingu un par to, pēc tam arī tās grāmatas uzglabā pie sevis kaut vai mājās. Un, nu, tā, ka tu Izsūti. pats tiešām par visu atbild, visi dokumenti, kā tev ir jākārto. Ir arī tādas izdevniecības, kas piedāvā, ka tu caur viņām izdod, vienkārši tev nav tas kaut kāds tur dokumentu kalns, kas tur atkrīt, bet tāpat tu tā kā par visu samaksā pats. Un tā viņi tur laikam paņem kaut kādu to procentu. Bet, ja iet vienkārši caur izdevniecību, tad parasti ir tā, ka viņi nosedz visas izmaksas, bet attiecīgi tas, ko tu dabū, ir daudz mazāk. Pēc tam, kā autors. Un tad, nu, man uzreiz zināja, ka es iešu caur izdevniecību, jo es tā kā nezinu, kur es būšu, vai es būšu Latvijā vispār. Protams, jā. Es vienkārši sapratu, pirmkārt, man nav tās grāmatas, kur glabāt. Man negribās ar tiem dokumentu kalniem ņemties, un kas tur vēl attiecās uz to reklamēšanu un to visu. Un arī forši, ka tomēr tev ir komanda, un tev ir kāds, kam pajautāt. Un, nu, tādā ziņā, ka varbūt noņemās kaut kāda atbildība no tevis. Un, protams, arī finansiālais faktors, ka nu, tas ir diezgan padārgi izdot grāmatu. Tīpaši tā ir recepšu grāmata, kur visam ir jābūt skaisti, spilgtām krāsām un tā. Lai ir tur arī papīrs atbilstošs, nu, tādas detaļas īstenībā, ko tikai pēc tam saprot, ka tev ir pat papīrs jāizvēlās. Un kā tu gribi tur to grāmatu tur izmērs un tas viss. Un, jā, un tā es arī sāku, sanāk, es pabeidzu, man pat nebija manuskripts pabeigts, man bija iesākts, un tad mēs sākām arī fotografēt pamazām. Tur īstenībā tur ir garš stāsts. Nu, izklausās, ka tur ir tik ļoti daudz ko darīt, un tad man tāds tīri iestarpinošs jautājums. Vai ir tā, ka tev ir tā kā arī tiesības vispār izvēlēties, kā tu gribi to grāmatu, kādas bildes tu tur gribi likt iekšā, kādi ir tie teksti, vai tev tā kā tomēr pat cik tas nāk caur izdevniecību, vai tomēr tā kā tie cilvēki bišķīt rediģē un nosaka, ka nē, mēs gribam, lai tā bilde ir tāda, vai mēs gribam, lai tu tur esi, vai tu tur neesi, tā kā cik ir tiesības tev un viņiem? Nu, es domāju, es tā īsti nezinu, kā ir citās izdevniecībās. Varbūt ir kaut kur vairāk tā kā nosaka, bet mūsu gadījumā ir tā, ka es jau zināju, man jau bija ideja, kā es tās bildes gribu. Mēs bijām sākuši arī jau fotografēt. Es vienkārši aizgāju un parādīju, un tad mums tā ideja tur kaut kā arī dzima kopīgi. Bet, nu, kopumā vispār bija tā ideja, kā es gribu uz vāka sev to bildi. Un aptuveni kāds tas dizains, un tad es to arī pastāstīju, un viņi ņem vērā, protams, bet ir lietas, kuras viņi paši pieliek, vai kuras man ir grūti vispār izskaidrot, kā to dizainu kopējo veidot, bet, jā, kas, piemēram, attiecās uz reklāmu, ja grāmatā liek reklāmu, tad par to gan ir jāvienojās. Es jau teiksim tā, ar labu sirdi, un es jau īstā nezinu, īstenībā, cik maksā tur tādi, nu, ielikt reklāmu grāmatā vai tādas lietas, ko zina izdevniecība. Un tad es būtu gatava visiem ielikt. Man vienkārši, man ir uzreiz ar kādu foršu sadarbību vai kā, un tāds, jā, davai, tur uzreiz viss. Viss iet, bet īstenībā tā jau arī nevar. Un tad tur viņi man tā nolika maliņā, nē, Klinta, tā mēs tā kā nedarīsim un nevar tā īsti likt. Tad tā kā jāizvēlās, bez mums varbūt tikai 1 vai 2 kaut kādi konkrēti sponsori vai nu tā kā sadarbības? Var izvēlēties, protams, arī vairāk, bet tas ir atkarībā, kādas jums ir norunas ar tiem sponsoriem, ko katrs tur dod vai nedod. Uz tā pamata arī tad izvēlās, vai tas ir produkts, vai tur ir tikai logo. Nu, tad tas ir savstarpēji, katram tur jāvienojās. Un, jā, kas vēl tāds, ko es varbūt nepieminēju, tev kāds jautājums varbūt? Nu, man jāja, ente jautājumi. Un sanāk, tad tagad, cik tu tālu esi, un kad mēs varēsim iegādāties šo grāmatiņu, un kur mēs viņu varēsim iegādāties? Tā kā tas viss izskatās? Jā, nu, es varu teikt, ka beidzot, jo īstenībā man šis ceļš liekas ļoti garš. Tātad manuskripts ir nodots, ir pabeigts, ir izrediģēts. Tā es jau grāmatas maketu, un makets arī jau ir pusē. Tā kā īstenībā diezgan drīz, nu tad pēc maketas sekot stājies rindā tipogrāfijā,
Un tad, cik nu viņiem tur ir tas laiks, atkarībā no noslogojuma, bet mēs plānojam uz oktobri, ka grāmatai vajadzētu Super, būt gatavai. super. Ļoti Jā, labs laiks arī tieši, zin, kā rudens, visi pa mājām vairāk pirms jā, Ziemassvētkiem. jā. Ļoti labi, ļoti labi. Un, Tad tā kā, nu. jā, starp citu, arī oktobrī, ja nemaldos, 10. ir starptautiskā putru diena. Wow! Ideāli! Pilnīgi Jā. perfekti. Tad jau tur pasākums ir jātaisa. Jā, nē, nu, pasākums tas ir noteikti. Tas Jā. būs. Mēs pie tā ķersimies klāt, kad viss būs vairāk skaidrs. Un tad arī noteikti sapratīs vairāk, kas, cik maksā, kas, kur, kā. Bet plāns ir, ka visās izdevniecībās varēs iegādāties. Un, protams, arī manā izdevniecībā Vots, ar kur es sadarbojos. Shout out to avots. Jā, kā arī pie viņiem varēs iegādāties no mājaslapas vai aiziet uz veikaliņu. Tā kā, nu, gaidām vairāk informāciju. Man Super. arī, es vēl visas detaļas tā kā pati pat nezinu. Jā. Bet, jā, bija kaut kas, ko es gribēju piebilst. Tāda svarīga lieta. Īstenībā, es nezināju, ka grāmatas rakstīšana paņems tik daudz laika. Nu, tā, Jā. kad sanāk šie 2 gadi. Tev ir tā kā darbs, to grāmatu rakstīt, jo tas paņem tiešām daudz laika, tā ka fiziski citam darbam tur nav kad. Un, man bija tur ar pauzēm, tad es tur biju Itālijā, tam mēs arī pieskarsimies, un tad sanāca, ka es tur sapelnīju, sakrāju, lai es varētu atbraukt un tad to grāmatu pabeigt, jo man vienkārši nav fiziski kad vēl iet un strādāt, jo mēs intensīvi fotografējām un arī tur bija kaut kādas pauzes, tad labi, tur 1-2 mēnešus nefotografējam. Bet arī tu īsti, neiet, ko darba devējs arī nesapratīs, kas tas tagad ir. Un tad, jā, vienkārši sanāca, ka kā atbrauc no Itālijas, tā es arī nestrādāju un vienkārši tikai un vienīgi pie grāmatas. Un tad arī radās tur idejas par meistarklasēm un tās lietas, un tad arī es saprotu, ka šos 2 gadus es tikai esmu ieguldījusies tajā projektā, bet atpakaļ jau vēl, ja skatās, piemēram, uz finansiālo, tad pilnīgi nekas nav, tu kā neko neesmu nopelnījusi. Un es nezinu, šis ir tāds, ka varbūt cilvēkiem no malas viņi nezin tādas lietas, un arī, ir kaut kāds varbūt tāds, nezinu, mīts, ka tu izdod grāmatu un tu kļūsi bagāts, bet es Latvijā tā īsti, man liekas, nenotiek. Es domāju, ka tas pirmam kārtām tik vienkārši nenotiek. Uz to, man liekas, vairāk jāskatās kā tādu, tādu tā kā papildus tādu ambīciju, un ka tu kaut ko dod citiem, bet tas varbūt tev arī pavērs kaut kādas citas iespējas. Jā. Es tā pieņemu. Es pat nezinu, vai ir Latvijā kāds, kurš tikai pelna no grāmatas. Varbūt ir kaut kāda rakstnieka. Varbūt, jā, bet varbūt tā jau ir otrā grāmata. Jā. Visādi. Jo, jā, es uz to skatos. Es saku, es to nevarētu darīt, ja man tas nebūtu no sirds. Un es nezinātu, kāpēc es to daru. Ja tā būtu tikai nauda, nekādas grāmatas nebūtu. Man liekas, protams. Bet tas man ir dziļi tas, ko varbūt tāds pierādījums pašai sev, varbūt ģimenei, jo, augot, man vienmēr bija tas, ka man likās, esmu tur mazā klinta, kurai netic, kura tur mazais cinītis, un tādas lietas, ka, jā, tas vairāk tāds kā pierādījums, ka es varu tiešām arī izdarīt līdz galam kaut ko, un ka es varu sasniegt. Jā. Noteikti grāmata, man liekas, vispār, jā, tas ir tāds, kārtīgs projekts. Tas nav kā mums skolās, ka tu raksti tikai eseju vai kādi mums tie kaut vai zinātniskie, pētnieciskie darbi un tādā garā, bet grāmata, tas jau ir cits līmenis. Tas tik tiešām, es ticu tam, ka tas var paņemt ļoti daudz laika. Jā, noteikti pacietība, tas ir viens vispār, ko tu trenē tā visu laikā, un pārkāp pāri daudzām tādām lietām, kuras negribas darīt, tur zvanīt, piemēram, ja tu latviešiem, man liekas, vairāk tāds. Pārkāpt savu pāri. Jā, jo caur ēpastiem, protams, es daudz ko esmu izmenedžējusi caur ēpastiem, bet tas viss iespējams notikt ātrāk, ja zvanītu. Noteikti. Bet tas ir ļoti arī tāds interesants, bezmazliet cits psiholoģiskais temats, bet man liekas, visi cilvēki baidās zvanīt. Vienmēr, un arī, ja tev
nav bailes, un tas ir ļoti piedzi zvanīt. Tas tik un tā kaut kāds pārkāpums. Ja tev kaut kam ir jāpārkāp bešķīt savu pāri, vai tur jāatliek, lai tu uzzvanītu, lai izrunātu tās lietas. Jā, tas ir Jā, un interesanti. es pat esmu analizējis, kāpēc man tā ir. Un tad ir kaut kāds brīdis, ka es tā kā pārkāpu tam pāri un liekas, esmu jau drosmīgāka, bet tāpat tas atnāk atpakaļ, ja es kādu laiku to nedaru. Un, nu jā, tas ir tāds varbūt introverta kaut kāds. Un šeit es gribētu parunāt arī par meistarklasēm, kas radās visa šī procesa laikā, jo tad, kad es sāku strādāt ar izdevniecību, mēs domājām, kā to ideju varētu pacelt saulītē vairāk, lai par viņu uzzinu vispār, un ka tā grāmata būs un tā. Un viņiem radās ideja par meistarklasēm, tā kā putra meistarklasēm. Un mums nekādas pieredzes vispār, kā organizēt pasākumu, ko tur likt iekšā, kurš pirks to ieeju uz meistarklasi. Jā, jo tomēr putrs tā kā diezgan vienkārši, un tur tā, kā to tā visu salikt, un tad sanāca mums kaut kādi 2 mēneši, laikam, ka mēs uzorganizējām pirmo meistarklasi, un tad es sāku arī, kur kaut kādi kontakti ir noderējuši agrāk, kur es esmu kaut ko darījusi arī, nezinu, uz brīvprātīgā principu, piemēram, visas tās lietas, īstenībā, ko es daru, ļoti bieži es skatos uz ilgtermiņu, ko man tas dos pēc tam. Varbūt tas var noderēt, varbūt vienkārši palīdzēt un vienkārši labās attiecībās palikt. Man ļoti patīk veidot kontaktus, neskatoties to, ka es esmu introverts. Bet, jā, un tad mēs izveidojām pirmo karalisko putru meistarklasi. Tas bija februāra beigas, ja nemaldos. Vai marts, nē, tas bija marts. Un tad tas bija mans pirmais lielais tāds izaicinājums, kad es saprotu, man taču pašai būs jānovada. Un man būs jārunā publiski. Un man liekas, lielākais, kur es esmu kaut kur runājis publiski, tas bija pēdējo reizi skolas laikā prezentācija klases priekšā. Vai ne? Un, jā, es saku, man bija nenormāls bailes. Es pat nevaru vienkārši izskaidrot, kā es raudāju un pārdzīvoju. Ne jau par to, ka es to negribētu darīt, bet vienkārši, ka man ir nenormāla baila. Man kājas trīc, un es raudāju. Es tur iepriekšējā dienā pirms meistarklases draugam zvanu. Es to nevaru. Panika. Jā, jo es iedomājos. Es pat nevaru īsti iedomāties, kā tas ir. Cik ir 30 cilvēki? Mums bija 30 cilvēki. Cik tas ir, un tā kā viņi visi man klausīsies, un pirms tam vienkārši man bija arī prezentācija. Vairāk tas bija, ko mēs pievienot to vērtību, bija prezentācija par visu to aptuveno stāstu, kā ideja radusies, kādi ir bijuši izaicinājumi, kad tur izdevniecības pateica nē, un kā es tāpat gāju un cīnījos, un tādas lietas, kas vispār beigās bija ļoti aizkustinoši, es tur arī apraudājos, un tā, bet tas viss bija tāds, tā ļoti sirsnīgi, un tāds, kā es arī teicu, ka es gribu parādīt to, kāda es esmu, un es to arī Instagramā gribu rādīt, ka kā ir patiesībā, un ka, tu nepiedzīvsti varbūt ar šūpulī jau kaut kādām tur drosmi un zināšanām, kā to darīt. Vienkārši teikt cauri un cilvēcīgais faktors, kad tu, ir asaras, ir brīži, kad vienkārši liekas, kā es to izdarīšu. Un, es ļoti cītīgi gatavojos, es vakaros parasti izprintēju, un tad tepat istabā arī staigāju, prezentēju, un līdz jau man tā informācija viss bija tā kā galvā, un tas, ko es sev teicu, ka es pat nevaru neko izdarīt nepareizi, jo tā taču ir mana dzīve. Es taču zinu savu stāstu. Un to es centos sev visu laiku atkārtot, un tad, pienāca lielā diena, un arī tas viss bija ļoti interesanti, tas organizēšanas process un reklamēšanas, un tur jāpārkāpj arī kaut kur pāri ir, kad, visi jau zina. Es jau 2 reizes pastāstīju, visi jau zina. Regulāri jāspiež tā podziņa, jā. Jā, un tad tiešām bija ļoti sirsnīgi, un tad mums mēs gatavojām 3 putras, un pirmā bija sāļā, tieši tā, ko es stāstīju, tā zemesrieks svīsma humus. Tad otrā bija saldā proteīna putra. Mums bija arī
ar Trūft veikalu mēs sadarbojamies, un viņi forši arī bija atnākuši un ar savu standiņu, un tad cilvēki varēja nogaršot visādas proteīna gardumus un arī pastāstīja vairāk, kas ir vispār proteīns, jo, nu, arī tur visādi mīti valda un viss kaut kāds Protams, jā. stereotipi. Un, jā, un trešā bija putra, ko paši varēja tur izdekorēt un uztaisīt savu Tā karalisko kā tāda putru. kreatīvā, jā. Jā, un tad jau mums arī pēc tā tapa otrā meistarklase, kas bija jūnija sākumā. Un, jā, un otrā meistarklase mums arī notika ļoti skaistā lokācijā, un es atceros sevi domājot, kad ārprāts, jā, šeit būtu tik forši, bet nu ko tad es vispār? Nu, Jā. visu laiku tādas domas, tā kā, ko tad Protams, es jā. varu, es jau neko, un likās kaut kā nereāli. Jā. Un tad es attopos, jā, tiešām tur taisot, nu, kā ar savu pasākumu esot, un tiešām man ir vesela komanda, kas atbalsta, un tā, un Jā. bija ļoti skaisti un vērtīgi, un forši satikt tos cilvēkus, un es sapratu, es atklāju, ka patiesībā es nemaz tāds introverts neesmu, kā es sev stāstu visu laiku galvā, kad es jau tur tikai klusā peli bez mazai, bet nē, man ļoti patīk komunicēt, man ļoti patīk ar cilvēkiem runāties un viņus satikt, un pilnīgi tā kā otra kaut kāda puse man atverās. Jā, es pieņemu, ka tas ir tāpēc, ka tevī dzimst tā kā jaunas vērtības. Tas vairs nav tāds, ka tu vienkārši tīri tā bez neko kāda iemesla ej, tur nezinu, satiecies ar cilvēkiem, varbūt tā kā pat uz kādām darba intervijām, kur tev varbūt tas darbs patiesībā īsti neinteresē, bet vienkārši tāpēc, ka jāpelna nauda un tā un tā. Bet te, ka tev tur ir savs passions iekšā un kaut kāds tas savs stāsts, tā ir tā pievienotā vērtība, vai ne? Un man liekas, ka tas arī tevi paceļ tādos citos spārnos un tev gribās dot un tev gribās apmainīties. Jā, ļoti forši, Jā. ļoti interesanti. Un sanāk, tu tā kā arī piemini, ka, nu, ka tev ir komanda, tas nozīmē, ka izdevniecība ir tava komandas pieņema, vai tev arī ir kaut kādi jau, nezinu, draugi, vai kas tur pielikušies klāt, kas tevi tur, nezinu, kaut kādā veidā paceļ un iedvesmo. Jā, es tā kā pieņemu. Jā, noteikti izdevniecība, jo saprotu, es vispār nevarētu to vien pati izdarīt, jo vajag cilvēku, kurš tur sagriež un sagatavo, un kaut vai tie visi darbiņi ir ļoti nozīmīgi. Un tur pienes pie galdiņiem, tur tā, un arī mans grāmatas fotogrāfs Nils, sveiciens Nilam, noteikti viņš arī klausīsies pēc tam. Ar viņu vispār mēs sākām fotografēt, un sākumā bija doma tāda, viņš man iedos kameru, un tad es tur pats savā nodarbā tur safotografēšu. Nu, tas tā ātri būs. Jā, mēs 1,5 gadu laikam fotografējām, un beigās viņš arī pieslēdzās, jo tomēr vienam ir grūti saprast, kas īsti, kā labāk izskatās. Vai arī vienam ir tāds nogurums, un tad otrs tā kā izvelk vēl. Un beigās viņš pieslēdzās arī uz meistarklasēm un bija daļa no komandas un palīdzēja ļoti daudz, gan vienkārši papilnēt, gan kaut ko citu piepalīdzēt. Uz otro meistarklasu mēs sagatavojam tādus kā fotomateriālus, ar kuriem nofotografēties. Viņš tos visus uztaisīja. Tā, ka katram cilvēkam, cik mēs sanākam 5 kaut sanāk, es, Nils, un 4-5 cilvēki, bet katram ir sava vieta. Nu, katrs tā kā dara pārzina to savu, tā kā. Jā. Forši. Jā, nu, pilnīgi varēja tās atdalīt. Jā, tiešām tāda ļoti laba pieredze šitais viss, un tad es domāju, kā būtu sanācis, ja es būtu, nu, ja mani apstiprinātu tur kā cita izdevniecība, varbūt nemaz tādas meistarklases nebūtu, bet es tomēr tur sākumā pārdzīvoju, bet, kad, nu, viss tiešām notiek tā, kā ir jānotiek. Jā, tu man jau izklausās tā kā jau tāda manifestācijas meistarklase šeit, tā kā, ka tu paļaujies uz kaut ko, vai ne? Un tu tā kā pat piesaisti varbūt lietas, kas tev ir vajadzīgas, ko piesaistīt. Kaut vai arī tas, ka tu saki, ka tu principā parasti jūties kā tāds introverts cilvēks, un varbūt tev ir arī savas tā kā kādas kautrības, ja? Un tad šis viss projekts tevi panes un izceļ tādā jaunā gaismā. Man liekas, tas ļoti iedvesmojoši, un katram, man liekas, vajadzētu padomāt, kas varbūt ir tas, kas tev nedaudz traucē pašam sev, un tad padomāt, kā tu to varētu varbūt
pārgriezt uz otru pusi un kaut ko no tā visa uztaisīt kaut ko foršu, nezinu, uzfilmēt filmu vai uzšķi šito kaut kādu, nezinu, priekššautiņu, tā jebko. Galvenais, ka tas ir kaut kur izliec kreatīvi, jo man liekas, ka tā kreativitāte arī ir baigā atslēga tādai savas dzīves laimei, manuprāt. Jā. Noteikti. Jā, un es arī iesaistīju savus draugus un sekotājus, cik man sanāca. Viņi nāca palīdzēt tās putras apēst, tad, kad mēs fotografējām. Ideāli. Jo, Būtas jā, Latvijā es varbūt aizgājis. Uzēst. jā, nu, tagad arī man ik pa laikam kāds uzraksta, vai nevar pie manis uz putrām atbraukt, tā, ka es uztaisu privātais. Nu, Cik jā, tev un tad vispār, atvainojos, kas te pārtrauc, cik tev vispār ir putras tā kā receptes aptuveni? Jā, mums man grāmatā 50 putras un Wow! jā. 50 putras! Kur Man tu jau vispār grūti saprast izdzemdēji tās receptes? Man jau grūti saprast, man jau liekas, pa maz varbūt. Nē, Bet, mums 50 diezgan daudz ir, jā, bet forši. es centos, cik es varēju viņas tā kā dažādas. Nu, tā, lai ir jau kaut kas, kas tur varbūt atkārtojās, sastāvdaļās un tā, bet es centos, cik es varu maksimāli dažādas uztaisīt. Bet tā doma vispār ir, ka katrs cilvēks var to bāzi, piemēram, viņam nepatīk auzu putra, viņš var citu putru. Tur arī esmu piesaistījusi uzturu speciālistu grāmatai, kur arī otrajā meistarklasē piedalījās. Un viņi tā kā to visu informāciju, kas ir no tāda, jā, no uzturu speciālistu puses, tur kādas putras ir, kas tur ir iekšā tajās putrās uzturvērtība par proteīnu pulveriem, tur glutēns, tur, es nezinu, visas tādas lietas, kuras nav tā kā mans lauciņš. Man gribējās, lai arī ir grāmatā iekļauts, un tad viņi to izstāsta. Un cilvēki var izvēlēties, kādu putru viņi vēlās. Un kaut vai to pašu mannā putru, labi, tā mannā putra varbūt ir ar mazāku uzturvērtību, bet ja garšo, tad ik pa laikam kāpēc ne, un, piemēram, uzlikt visas tās foršos tos topingus, tāpat sanāks tīri ok ar visu beigās. Man sieklas saka, tad es reāli sāku domāt, un es tikko padomāju, tu tikko pateici mannā putra, man vienkārši bija tāds ding, kad ir pēdējā reize, kas mēdus mannā putra, un man agrāk ļoti garšoja mannā putras. Ak, man Dievs, es eju priekš mannu, viss notiek. Jā, un tad... Jā, mēs fotografējam, un starp citu mēs arī fotografējam tepat manā istabā. Nu jau pabeidzām. Jā, jo es sapratu sākumā, īsti studija nebūs variants, jo tas vienkārši nav finansiāli. Un mēs pat nezinām, cik daudz laika paņems tur studijai, tur paspēt stundā iekļauties, tur 2, tas ir vienkārši neiespējami. Un es sāku skatīties, kas man ir apkārt, un tad man ir vienkārši istaba ar baltu galdu. Un tad es prasīju Nilam, lai viņš atrod pēc iespējas kompaktāko tehniku. Jo mums bija jāpērk, tas bija pirmais tāds ieguldījums, bija jāpērk gaisma, un tur kamera jau bija, bet tur vēl kaut kas, un tad tas arī bija tāds stresiņš, ja nopirks un nevajadzēs. Nu jā. Un tad, jā, mēs tik tiešām visu šajā mazajā istabā esam izveidojuši. Un pašai pat grūti noticēt, bet es gribu ar to iedvesmot, ka tiešām nevienmēr vajadzīgas augstākās, tur, es nezinu, kvalitātes, visādas lietas un studijas, un ka var paņemt to, kas tev ir. Jā. Un tāpat sasniegt. Noteikti, jā, tas ir ļoti iedvesmojoši. Tik tiešām tā ir, ka cilvēkiem ir tas mīts, ka lai kaut ko pat tādu publisku darītu, ka tas noteikti paņems ļoti daudz līdzekļus, jāiziet ārā no tādiem, ierastiem rāmjiem, tur studijas jāmeklē, viss kaut kas vēl, ja. Un tu to īstenībā vari izdarīt savā istabā. Jā, amazing. Tieši tā. Bet klausies, tīri tā, lai nomainītu nedaudz tematu, jo man liekas, ka mēs atgriezīsimies par putrām, jo tas ir tavs šobrīd karstais temats. Man gribētos arī tā kā vairāk saprast, tā kā kas vispār esi tu tādā ziņā, ka no kādas pilsētas tu nāc, un kur tu... Un kā tu nokļuvi Itālijā, jo tev ir ļoti daudz sociālās tīklos par Itāliju, un tu dalies par to, ka dzīvi Itālijā. Un man ir tāds, tu taču šobrīd dzīvo Latvijā, pa kuru mirkli tev ir Itālijā, ko un kas un kā un kāpēc. Tā kā jā, varbūt pastāst arī par to pusi savu. Jā,
Nu, sākšu ar to, ka esmu no Gulbenes. Hello, amazing! Jā, kaut kur bija kādi 6 gadi, mēs laikam uz Rīgu pārvācāmies. Nu, tā kā es jau varu skaitīties kā Nu, rīdziniece. principā jā. Jā, un nu, no 16 gadu vecuma es sāku braukāt Erasmus projektos. Un šis arī ir tāds lielais skāpiens no komforta zonas īstenībā toreiz, jo es angļu valodu īsti nemācēju. Un tagad mēs ar draugu ikdienā tikai angļu valodā runājam, un tad man liekas, kā vispār, kā tā var būt? Bet, tad par visu pēc kārtas, es sāku braukāt Erasmus projektos, es to saredzēju kā tādu lielisku iespēju, kā redzēt pasauli, pastrādāt, padzīvot, iepazīt citas kultūras. Un es mācījos viesnīcu pakalpojumus, un vienkārši skola piedāvāja braukt uz 3 mēnešiem, uz 1 mēnesi, uz 5 mēnešiem praksēs. Un es uzreiz jau kā no 1. kursa tā izmantoju. Take me. Jā, un pēc tam jau bija pavisam tā vienkārši, tā, ka tu jau regulāri braucēs, jau viņi te zina, un tad laiž pasaulē. Jā, un es visu kaut kur padzīvojos, Kipra, Dānija, Anglija, Tenerife, un tad pēdējais bija uz Itāliju, tā kā, kad tu kā absolvents brauc. Un ko tas nozīmē, ka absolvents tev tā kā ir kaut kas tur jādara, jāstudē, vai tad tu tikai strādā vai kā? Tad tu brauc, tev vienkārši, tad tev nav jāmācās. Tāpēc, ka visus tā kā iepriekšējos projektus tev ir ar skolotājiem, tur jāsamanedžē, kurš tur kā darbus kā varēs nodot, un tādas lietas. Bet tad, kā absolvents, tā ir tava tāda kā pēdējā iespēja vēl aizbraukt, jo tad jau tu visas pabeidz skolu. Un vienkārši strādāt un nopelnīt arī. Un īstenībā tas bija visi šie projekti, es teiktu, priekš tāda studenta tiešām var labi nopelnīt, jo tev samaksā gan par dzīvošanu, gan par ēšanu lielākoties. Un vēl tā kā to darba algu atkarībā no valsts. Wow, super! Un tā es, nokļuvu Itālijā. Kurā pilsētā tu nokļuvi un ar ko tu sāki strādāt tur? Pie Gardas ezera. Super! Drausmīga vieta, neviens nebrauciet uz Gardas ezeru. Neglītākā vieta Itālijā. Ar to turismu daudzumu tiešām, kas tur tagad darās, īstenībā ir diezgan traki, tā kā, nebrauciet. Lūdzu, vispār jau, kā Gardas ezers šausmīgi skaists ir, lūdzu, brauciet, bet, es pieņemu, ka turisti tā kā bez šī apnicīgi tas varētu būt, bet, vispār, tas bija diezgan paradīze. Izaicinoši. Jā, es pat nebiju pieredzējusi to cilvēku daudzumu, un Latvijā jau mums īsti nav, kur tāds cilvēku daudzums. Tikai tagad ar hokeja uzvara, tad pēkšņi visi ir. Tad visi pamostās. Rīga ir pārbāzt ar cilvēkiem. Jā. Es strādāju viesnīcā, kas tieši pie tā ezera sanāk, es tā kā apēju ap stūri, un es esmu pie ezera. Un tad arī strādājot ikdienā, es to, kā viss skats uz ezeru, un viss ļoti skaisti. Tā ir tā skaistā puse. Okay. Bet tas, kas nebija tik skaisti, tas bija, es arī tur dzīvoju tajā viesnīcā, bet tas bija tā kā pagrabstāvā. Un es tur pirmoreiz ierados, un es tā domāju, pagaid. Tagad man šeit jādzīvo, jo vienkārši parasti Erasmus programmās, tā kā nodrošina, vai tur ir viesnīcas kaut kāds numuriņš, tāds vienkāršāks vai atsevišķi kaut kur, un tad šis man bija tāds, wow, ok. Sanāk, tas ir pagrabstāvā, ka tev pat nav logu, nav? Vai tev bija logi? Tur ir logs, bet atverot to logu, tur ir pelēka siena, kur pie ūdens. Tā kā saules gaisma tur neiespīdēja. Bet, un tad dzīvo ar vairākiem cilvēkiem kopā, kurus tu nepazīsti, protams. Vienā istabiņā? Jā. Sanāk, ka mēs bijām sākumā 3 meitenes. 2. gadā, kad es tur atbraucu atkal, tad bijām 4. Tad man tur pārcēla uz labāku istabiņu uz kaut kādu noteiktu periodu. Un tad man bija atpakaļ uz to jāpārceļās, un man ļoti negribējās, bet tur bija tā interesanti, tur kaut kāds vēl tur pelējums vai tādas lietas. Un diezgan bieži sanāca slimot īstenībā, un tad, pēc tam jau mēs arī to stāstījām, un sākas tā kā sūdzības parādīties no tiem, kas mēs tur dzīvojam, ka tas tā kā īsti nav,
Tas nav un ka normāli, jā. vajadzētu kaut ko darīt lietas labā. Bet jā, nu, labi. Es pastāstīšu par to foršo pusi, kas ir tas pirmais pusgads, kad es tur biju, kas atbrauc kā students, tad studentam vēl 2 brīvdienas pienākās. Pēc tam jau nē, kā darbiniekam ir 1 tikai. Neko, Un, jā. nu jā, studentu tur tā, tur, ja pieļauj kļūdas, tas nekas, nu kā jau. Nu, Es tas no saprotu. citas zemes es atbraucu. Nu, Jā, kļūda, tas jau tur normāli. brauc atpūsties Jā, vispār. jā, jā. Ka, jā, tā strādāšana ir tāds, tā kā, nu, pa vidam arī pastrādāju. Bet, nu jā, tas pirmais pusgads tiešām bija tāds, tā kā, medus mēnesis, tas viens liels, nu, tiešām bija ļoti, viss tā forši, un tie kolēģi man tādas atziņas nāca vispār, kā varbūt tik atvērti cilvēki un visi tik sirsnīgi. Un arī tās meitenes, ar kurām es dzīvoju, ar viņām mēs sadraudzējāmies. Un tiešām viss tā sirsnīgi bija. Bet viņas arī aizbrauca projām. Viņas bija no Austrijas, un viņas pēc 2 nedēļām aizbrauca projām. Es paliku viena pati. Un te sākās kā tāda mazā izdzīvošanas skola. Man bija draugi jāatrod un tādas lietas. Es īsti vispār nezināju, kur, ko, kā, kas notiek. Un tad es vienkārši pat atradu labas draudzenes caur Tinderi, jo es nezināju, kā citādāk. Es vienkārši ierakstīju, ka es meklēju draugus un tiešām atradu labas draudzenes. Nopietni, wow! Jā, Es nezināju, ka jā. Tinder arī var izmantot draugu meklējumos. Forši. Var, nu, uzmanīgi, bet var. Jā. Jā. Super. Un tad nāk pats skaistākais posms, kas bija, kad es iepazinos ar savu draugu. Un tas stāsts arī mums ir maģisks, kas, man liekas, varētu būt vēl viens podkāsts. Nu, pastāst kaut ko, ja mums iedod mums teistiņu. Jā. Es aizbraucu uz Veronu, tas bija aptuveni stundas attālumā, 50 minūtes kaut kur ar autobusu. Man bija brīvdiena, bet tā kā man kaut kā tur bija samainītas tās maiņas, ka man beigās nāca 1 brīvdiena nedēļā, un es biju pārgurus vienkārši, kas tas tagad būs, vispār tik daudz jāstrādā ir. Un tad es tur savā vienā brīvdienā domāju, labi, aizbraukšu uz Veronu, vienkārši padzeršu kafiju, pastaigāšos, un nu jā, tā izbaudīšu dienu. Un tad es aizbraucu, un parasti ir tā, ka man ir grūti izvēlēties, kur es gribu. Man vajag tur atmosfēru, man vajag, lai viss man patīk. Un tā pa manam. Un tad es tur staigāju un meklēju, riņķoju tās kafejnīcas, un tā nevaru saprast, kurā tad labāk iet iekšā. Un tad tur vienā ir tas, otrā šitas. Domāju, labi, paiešos tur tālāk, tā kā. Un es nezinu, kāpēc es turien aizgāju. Saku, man vienkārši kaut kāda iekšējā balss tur bija ļoti skaļa. Un tad tur viena kafejnīca, un es apstājos, skatos, daudz cilvēku. Nu, varētu iet, bet daudz cilvēku labi iešu tālāk. Beigās eju tālāk, neko citu neatrodu. Labi, iešu atpakaļ, nu varbūt būs atbrīvojusies vieta. Un tad te es arī saprotu, ka īstenībā itāļiem ir tā, ka viņi jau tur stundām nesēž. Viņiem var būt pilns, pēc 2 minūtēm tukšs. Jo viņi vienkārši ātri izdzer tur espresso un iet tālāk. Jā. Jā, un tad es nāku, un tiešām brīvs ir. Un tad eju iekšā, un tā mēs arī satikāmies. Sanāk, ka man draugs strādāja tajā kafejnīcā, un kā izrādījās vēlāk, ka tā kafejnīca pieder viņa vecākiem. Un es visu laiku domāju, ko tur tas viens vīrietis tā kā skatās uz mani, kas tur strādā. Un izrādījās mūsu 3. randiņā uz Venēciju, izrādījās, ka tas bija viņa tētis. Un tad sanāca labi tā pirmā diena, kad mēs satikāmies, mēs tur jau uzreiz, tāds kaut kāds tās sajūtas ir, bet jau īsti, tā klīnta, nesadomājies. Un tad, tā kā īsti neko es tur apsēdos, viņš tur pienāca, kaut ko mēs tur pārņēmām dažus vārdus, bet tā viss. Tad jau man bija jāskrien uz autobusu, un es arī aizskrēju, un neko. Bet man bija tā sajūta, nezinu, tad man bija sajūta, ka kāds, kājas manā vietā kustās, bet es tā kā nesaprotu, kas notiek. Un man ir nenormāli, man vajag aizbraukt uz to Veronu atkal uz to kafejnīcu. Un sanāk, ka man nākamā brīvdiena būtu bijusi tikai pēc nedēļas, un es domāju, kā es tur varu tikt.
Es tur Instagramā meklēju nosaukumu, kādu bija tai kafejnīcai, Jā, bet tā ja pagaidi, izrādījās bija, sanāk, ka tu jā, neapmainījies ar telefonu numuriem ar to puisi. Tā kā nē, pašā sākumā. Tas bija nē, tāds, ka satikāties, patika kaut kas tur, bet ķipa čau tā. Un tad tev bija tā sajūta, ka tev atkal ir jā, jāmeklē. Nu, nu. tieši tā. Un, nu jā, un tad es meklēju Instagramā, izrādījās, ka tā ir tā kā frančīze, un viņiem ir ļoti daudz kontu Instagramā, un es ne tos biju atradusi. Un tad es meklēju tā kā pēc ielu nosaukumiem Google Maps, kur, un tad es domāju, nu labi, ir variants, ka es varu tā kā nākamajā dienā aizbraukt, jo man bija dalītā mājiņa, bija sanāk Aha. kaut kādu stundu pauza pa dienu. Un es tev izplānoju, labi, es braukšu, un es vispār nesaprotu, ko es taisos tagad darīt. Klinti vienkārši kas vispār ir. Tu viņu nepazīsti, varbūt viņam ir meitene, varbūt vēl tur nezinu kādi varianti. Bet, nu, tad nenormāli jāraujās uz to Veronu. Un tad sanāca, ka mans priekšnieks, viņš man vēl tāds saka, nu, šodien ātrāk vajag darbā būt. Pēc, ka ir sestdiena, un tad tur ir, nu, kā visādi pasākumi notiek. Es tā, nē. Es Nē, nevaru ātrāk. nevaru ātrāk, man jābrauc uz Veronu. Un viņš tā, kāpēc tev jābrauc uz Veronu sestdienā? Man ir jābrauc un viss. Jā, jā. Un viņš tā, nu labi, nu tad 6, tā kā. Es jau zināju, es nokavēšu tāpat. Nu labi, būšu 6. Un es aizbraucu uz to Veronu. Bija sastrēgumi, tātad beigās es tur biju uz kaut kādām 15-20 minūtēm. Un es ieju tie kafejnīcā, un man tāds, jā, šodien man atkal brīva diena, es tā pastaigājos, domāju, atkal ienākšu īstenībā. Esmu noskrējusies vienkārši. Un tad es pasūtīju tur sendviču, un es prasu, nu, vai ir kāds veģetārais sendvičs. Un arī tā kafija, ko es sūtīju, viņš jau atcerējās, kādu tieši es gribēju. Un tad es prasu, nu, ir kāds veģetārais, viņš tā, tu esi veģetārieta? Es arī. Un tad man likās, es tur vienkārši pieturiet mani, nu kā itālis un veģetārietis, tas Jā, vispār man. neiespējamā misija. Jā, un tad labi, es tur ātri pāēdu, un es domāju, labi, es uzrakstīšu uz čeka savu Instagram, es domāju, nu mazums ar telefoniem, tur var noiet kaut kas greizi. Nekad tā neesmu darījusi, bet, nu, lai iet, no saku, nu, nevēl tas atbrauc, un man tur tā sirds kaut ko teica, un ka man tur vajag būt. Un sanāca tieši, ka reize nesarunājot, mēs viens otram devām čekus, jo, kā izrādās, viņš bija uz čeku uzrakstījis savu numuru. Cik forši! No, jūs apmainījāties. Jā, un tieši viņa mamma stāvēja blakus, un viņa visu redzēja. Nu, tas bija vienkārši kaut kas vispār nereāli, un es domāju, ka es vienkārši filmā dzīvoju. Reāli. Un tad es arī sev visu laiku teicu, nu, Klinti, nesapriecāju, nu, gan jau tas nebūs tā kā ilgāk neturpināsies, un tā. Un tad tajā pašā dienā sāk es izēju laimīgi ārā to čeku, un skrienu uz autobusu, bet Itālijā ar tiem autobusiem ir tā interesanti, nu, ka viņi kaut kur pārceļ tur pieturu, un tad tu nezini, kur ir jāiet, un tad tas notika arī šajā reizē, kā bija 6:00, un es vēl biju Veronā, meklējot pieturu, un es skrēju tur uz kaut kādu, tur bija organizācija cilvēkiem, es tur kaut ko skrienu, es prasu, vai jūs zinat, kur ir tas un tas autobus, un visi man tur kaut ko saka. Es neko nesaprotu, kur man ir jāiet, es vienkārši raudu. Vienkārši paniski raudu, es viss esmu apmaldījusies. Man nav pat bosam kā paziņot, jo man nav viņa numura, ne man kolēģu numura. Viņš gan jau vispār jau ir dusmu vējā, kur ir Klinta. Un šis man īstenībā pārsteidza tas, kā itāļi to uztvēra, jo viņam bija tāds, kāpēc tev vajadzēja braukt? Nu labi, nekas. Pat nebija nekas tāds ekstra. Vispār nē, es jau zinu, biju pieradusi, kāpēc es raudāju? Es raudāju par to, ka man likās, mēs tūlīt slānīs, man sūtīs atpakaļ uz Latviju. Jo iespējams Latvijā tā būtu. Tieši tā mūsu trauma, man liekas, Latvijā, kad menedžeri uz mums vienkārši auros un izmetīs tevi no darbā ārā. Jā. Bet viņi bija ļoti mierīgi, un pēc tam jau viņi saprata, ka tas bija tas puisis, pie kura es braucu, un mēs jau bijām tā kā kopā, tad jau viņi arī iepazinās tur visu, un tu esi tas.
Jā, un tad sanāca, kad man zvanīja tā viena sieviete, kuras tur satiku, viņa man zvanīja uz manu viesnīcu. Manā vietā runāja un teica, ka Klinta ir apmaldījusies Veronā, bet viss kārtībā, viņi man aizvedīšot ar mašīnu. Oh, wow, cik forši. Jā, un pēc tam, kad es šito stāstīju tā kā draugam, viņam tās, nu, tā kā trakais, kāpt svešās mašīnās, es tā, un tajā brīdī es tā kā uzticos cilvēkiem, viņiem likās tik jauki cilvēki, nu, tā viss arī bija kārtībā, bet, nu, es tajā brīdī nedomāju īstenībā par to, man bija galvenais, tas jātiek ir uz darbu. Un, jā, viņi man pieveda tur līdz pašai viesnīcai, ienāca vēl iekšā un pateica, ka tur, jā, notika tā situācija, tā nav Klintas vaina, un tā, un tad neko, un viss kārtībā, bet, nu jā, tad mēs arī ar draugu, jā, sākām tā kā tikties, un tā jau, nu, gandrīz 2 gadi esam kopā, un stāsts vēl turpinās. Jā, tu pastāsti, kā, nu, ko tu vispār saprati par Itāliju, dzīvojot tajā laikā un kopā esot ar viņu, jo man liekas, ka tev droši vien viņš arī pavēra tas jaunas durvis, jo, nu, pa lielam tu esi kopā ar Itāliju un tu redzi vairāk, kāda ir itāļu ģimenes, tā kā varbūt par to pusi bišķīt pastāsti. Jā, es ļoti daudz esmu iemācījusies par šo laiku. Vispār pirmkārt tās mūsu, nu kā, ģimeņu atšķirības. Un nepieminēju, ka viņa ģimene, viņi arī ir veģetārieši. Visi? Jā, visi. Wow! Nedomājies, vienkārši paradīze. Man tur aizbraukt. Nu, kā parasti cilvēki uztraucās Itālijā, ka nebūs īsti tur ko ēst. Varbūt, nu, ja tu esi veģetārietis vai vegāns vēl vairāk. Un tad mēs vienkārši aizbrauc. Man vienmēr ir leduskapa atver, man ir viss vegānisks, un tas ir lielāka izvēle nekā manās mājās. Un viņa mamma tieši arī gatavo visus tādus tradicionālus itāļu ēdienus un vegāniski. Nu, viņi vairāk tā kā uz vegānisko, viņi tur dažreiz kaut kādu varbūt sieru apēd, bet vairāk uz vegānisko, un tad viss mājās tur ir. Tas bija tāds... Kas ir, piemēram, viņa tāds must-go dish, kaut kāda pasta, kaut kas tas tā kā ir tāds? Jā, mani noteikti pārsteidz tas, cik daudz viņa ēd pastas patiesībā. Un pirmos mēnešus man vienkārši vēders, tur nesapratu, kas notiek. Bet, jā, mani pārsteidza tas, kā viņu, piemēram, mamma, viņa no rīta ceļās, un viņa gatavo pusdienas. Tā, nu, tā vienmēr ir pasta. Gandrīz vienmēr 90% ir pasta. Tā kā pusdienām dēlam un vīram. Un tā kā viņiem ir kafejnīca, nu, tad viņi iet uz darbu. Un tad vīrs nāk, viņam ir pusdienu pauze, viņš atbrauc uz mājām, viņš paēd. Man vienkārši likās tik interesanti, ka, nu, kad tā vīrieša loma ir tā kā, nu, agrākos laikos, laikam varēja tā stāstīt, ka tur sieviete vairāk gatavo un vīrietis atbrauc mājās paēst. Jā, mierību un kārtību, un ka pat to šķīvi tur bez mazliet arī atstāja, bet viņiem tas viss ir ok. Man liekas, Latvijā tas vairāk ir tā, ka, nu, sievietes jau iet pa gaisu vispār, kā tur vēl šķīvi neieliks, tur nomazgāt. Nu, jā. Jā, un ka viņiem tas ir pilnīgi normāli, un tad viņi atbrauc mājās no darba, un viņi uzreiz ķerās klāt un gatavo vakariņas. Un katru vakaru viņi kaut ko gatavo citu. Un tie ēdieni arī ir tādi, nu, parasti tie ir vispār 2 ēdieni. Tā kā kaut kāda uzkoda, vai tur pirmais, otrais, tur varbūt saldējs kādu reizi. Un parasti, jā, tie ir risotto, vai ļoti garšīgi viņi taisa kā apcep kartupelīšus, un tad viņiem ir vegāniskās desiņas, tas ātrais variants, ja vajag. Un tad ir vienmēr kaut dārzeņi izvārīti, zupas viņi īstā nē, viņiem ļoti reti ir, bet lielākoties, jā, tas ir risotto vai pasta, vai arī viņi lazāņu īstenībā pavisam viegli uzstājas, un viss ir vegānisks. Un, zin kā, itāļu tās lietas, ko viņi tur liek iekšā un dzīvojot Itālijā, es pieņemu, ka tās garšas arī ir pilnīgi citā līmenī. Zin, tie svaigie tomāti un baziliks. Jā, un šeit mēs varam, nu, kā par eļļu parunāt. Jā. Man bija kaut kāda tāda kā trauma, ka eļļu nekur tā kā bez mazveids, tur skaitīju mililitros, ka tik nevairāk visas pušu uzreiz resna. Nu, tā,
Man mājās ir kaut kādi entieši tie spreji, kur ir kaut kāds zero tur kalorijas un tur tādas lietas. Viņiem, protams, viņiem ir cita kvalitāte ir tajā. Viņi pērk eļļu tādu, kuru izmanto salātos, vai vispār, ka man pārsteidz, kad pasta, kur jau ir eļļa, vēl liek eļļu. Bet tā eļļa viņiem maksā 70 eiro, tā, ko viņi pērk. 70 eiro tā kā parastas eļas. Cik Nu, liela? viņi tā kā nopērk, es nezinu, tur ir daži kaut kādi pāris litri. Aha. Bet arī tāpat, man liekas, nu, zinu, ka Rīgā aiziet, tur ir kaut kādi tur litri tādi lielie, bet arī jā. tas vairāk, es nezinu, 10, 15 eiro, 20, tā jā. nevairāk. Tas man pārsteidz, un tad, jā, vispār tā viņu ēšanas tā kultūra, tas ir viens. Otrs, kādas viņiem ir ģimenē tā kā attiecības, cik ļoti viņi viens otram, viņi ir atvērti, viņi uzticās viens otram, un tāds ļoti liels, tas man sākumā ļoti tā kā cēla augšā visādas bērnības traumas un visu kaut ko, kas ir varbūt Latvijā, kad mēs esam noslēgtāki, un viņiem atkal, piemēram, kailums ir ļoti normāla tēma, nu kā pilnīgi bez problēmām. Viņi var mājās staigāt kaili, un tur nav, tur aktīvs, ko tu dari vai kā. Un tas man bija tāds pārsteigums. Viena situācija var izstāstīt, ka tas jau pat bija pēc kaut kāda laika, mēs jau bijām kopā, nu, vismaz gadu. Bet man joprojām šīs emocijas uznāca, ka es tā kā viņš noķērbjās tu tieši dušā. Un es redzu, viņa mamma tur stāv, un ka viņa redzēs, ka viņš ir kails. Jā. Un viņš aiziet uz to dušu, atnāk atpakaļ. Nu, tā viss kārtībā, tas ir normāli. Un es sāku raudāt vienkārši par to, ka es izgāju cauri, un kā ir man bijis bērnībā, vai kā mums ir Latvijā, ka mēs uzreiz, tur kaut ko kailāku uzvelc, uzreiz jau tur, Nedodies, jā. Tas nav pieņemami. Jā, un viņš tāds, kas notika? Jā. Kā pilnīgi normāli tas viss jā, ir. Bez emocijām tādām. Jā, tā kā netiek seksualizēts kaut kā pārlieku. Jā, ļoti daudz nākamā lieta, kas vienkārši, jā, ja mēs skatāmies šajā ziņā, tad viņiem visādi joki atvērti bija vienmēr, tā kā gan no mammas puses, gan tur tēcis viņam tāds tā kā aizvērtāks ir tāda, bet arī, ja viņš kādreiz kaut ko pasaka, tas ir ļoti smieklīgi, un viņš parasti nesaka tās lietas. Bet, jā, visādi joki, un tur, piemēram, par seksu, kā tādu viņi ļoti brīvi runā, un man tad sākumā likās kaut kā nepieņemama, kā var tik atklāt, vai vēl jautājumu nedoties uzdot. Un tad es vienmēr tur sēdēju ar tādiem sarkaniem vaigiem. Es varu tikai iedomāties. Bet kādā valodā tur viņiem sazinājies? Vai tu viņi arī runāja angļu valodā, tas mamma un tētis? Mamma viņam runā angliski. Wow! Jā, jo viņiem bija, viņi dzīvoja vispār Kostarikā, tad, kad draugs piedzima. Pirmos viņa 5 gadus laikā viņiem tur bija viesnīca, un tad sanāk, kad mamma iemācījās arī angļu valodu. Aha! Tas tāds īstenībā ļoti, ļoti palīdz, jo tētis nerunā angliski, un tad ar viņu mums parasti ir tāds, Translations iet vaļā. Ja man pat īsti pat negribas runāt, jo es jau kā parasti tāda kautrīga, tā tādā valodas ziņā man vēl projām kaut kādas barjeras ir, un man tāds, ja es nerunāšu perfekti, es labāk nerunāšu vispār, lai gan es saprotu to, ka tā ir praksa, lai iemācītos valodu. Bet, kad es tur aizbraucu, jau tagad es saprotu, kā 90%, ko viņi runā. Es neatbildu īsti itāliski, bet dažreiz mums ir, ka mēs uztaisam tādu, kā es saņemos, un tad es tur parunāju bišķiņu. Itāliski, jā. Jā, tas ir vairāk, kas tieši ar draugu ģimenē. Un atkal, kad viņš atbrauca uz Latviju, viņam bija tur savi pārsteigumi. Piemēram, viņiem ir režīms, konkrēti viņi ēd parasti tur vienā laikā. Man režīms nav. Es ēdu vienkārši, kā vispār, viņi arī ēd kopā, kā ģimeni, viņi ēd kopā. Mums, nezinu, vai tas ir, man liekas, pārsvarā Latvijā, ka tās ģimenes īsti, katrs ēd, kur katram sanāk vienkārši, vai cikos sanāk, un kas reti, sanāk. kura tāda tipiskā, man liekas, latviešu ģimene vispār vācas kopā. Ir tas tā, ir ģimenes, man arī ir draugi pazīstami, kuriem tā kā cenšas to tradīciju saglabāt, un tas ir skaisti, tas ir forši. Bet tā kā
tipiski zinot to, ka jā, ka tāda savākšanās pie pusdienu vai vakariņu galda ģimenei nav īsti izplatīts, jā, Latvijā. Nav. Mēs katrs pa savam, tā kā mēs varam sazvanīties, mēs visi mīlam viens otru, bet nav tas tāda svarīgama sajūta, ka tas būtu jādara. Jā, arī ar to pašu, tā kā teikt, ka es tevi mīlu vai es tevi novērtēju. Viņiem tas ir ļoti ok, un viņi to arī regulāri dara, kamēr mēs zinām iekšēji, bet mēs to tā nesakām. Tā kā tādas lietas. Un, viņš atbrauc uz Latviju, un tas bija pārsteigums, ka man nav nekāds režīms, un ka vispār, tā ēst gatavošana arī ir, ja es kaut ko uztaisu, tad būs ko ēst. Bet bieži vien ir tā, ka es pati, ja man vienai pašai jātaisa, tad es kaut ko apēdu, kas bez mazliet sanāk. Putras gan tas ir tas, ko es gatavoju, un kas ir interesanti, ka viņu ģimenē tieši viņi arī ēd putras. Un, jo vispār itāļi, viņi ir uz putrām tā uzjūtas. Jā, man arī liekas, ka itāļi putras, I don't think so, bet izklausās, ka tev ir tā kā, tu esi drauga ģimene, ir reāli pa tavai tā kā līnijai. Viss, kas esi tu, arī ir viņi. Tas ir jackpots. Riktieks jackpots, jā, normāli loterija. Un vēl tas, ka viņi man palīdz tā kā augt un sevi izzināt un visas tās tēmas, kas man tā kā triggero, viņi tā kā atplēš vaļā kā brūces, bet viņi ir ļoti iejūtīgi un viņi palīdz tā kā man to visu sadziedēt un radīt tādu kā citu ģimenes modeli, nevis, kā iet pa tādiem, kas man ir bijuši bērnībā, varbūt kā, uz tādām iejūtīgākām un sirsnīgākām tām attiecībām un atvērties palīdz un tādas lietas, jā. Tas ir baigi forši un diezgan unikāli, ka tev ir tāda pieredze vispār. Jo, man nav arī ļoti tuva draudzene kopā ar Itāliju, un starp citu viņi dzīvo Rīgā, abi divi, un tas ir diezgan arī tā interesanta pieredze, ka viņi arī padzīvoja kādu laiku Itālijā, un tagad viņi dzīvo Latvijā, Rīgā, un tagad jau viņas vīram patiesībā, jā, viņš ir iedzīvojies Rīgā, diezgan interesanti, bet, zin kā, tik un tā man liekas, ka jebkuru ārzemnieku esot kopā būs kaut kāds tas ceļš pa vidam, bet man liekas, ka tas ir tik ļoti normalizējies mūsdienās, ka gandrīz man katrai otrajai draudzenei, ieskaitot arī mani pašu, ir tas, ka tu tā kā dzīvo pa divām valstīm pa lielam. Un kā jūs savienojat attiecības? Vai tavs draugs dzīvo šobrīd Latvijā, vai viņš ir Itālijā? Kā jūs vispār tiekaties? Un kā ir dzīvot pa divām valstīm, vai jūs nedzīvojat pa divām valstīm? Kā tas viss notiekās? Jā, interesanti, ka es agrāk domāju, un kaut kādas 11 gados man bija attiecības, un tad puisis bija no Cēsīm, un tad es domāju, cik tālu, un tad mēs tur izšķīrāmies. Šitā distance relationships šis man Jā, tas nav priekš manis, un tad beigās pāris gadus vēlāk Itālija, Latvija, nav jau tik traki. Vai ne, tas taču tikai 2 stundu lidojums. Easy. Jā. Jā, šis... Mēs tā kā kopš pašiem pirmsākumiem, kad es atbraucu uz Latviju, mums sanāk aptuveni, ka mēs reizi 2 mēnešos vai reizi mēnesī tiekamies. Un tad es vienkārši visu laiku domāju, kā mums sanācis pa tiem laikiem, ka, piemēram, toreiz, kad mēs sākām tās attiecības, un man tāds ir, ka tas ir kaut kāds likteņa pirksts, es nezinu, kad vienkārši tajā brīdī viņš arī nemācījās vēl. Es nemācījos, un mums bija tas laiks, lai tās attiecības būvētu, lai mēs arī varētu tikties tur katru mēnesi. Un arī bija tur tā naudiņa iekrāta, un vēl tur ar visu Covid tās biļetes bija lētākas, un tad mēs tā varējām braukāt. Turpretī, ja, piemēram, man būtu bijis jāmācās jau kā Latvijā, tad es nevarētu braukt, vai viņš nevarētu braukt, ja viņam būtu kaut kāds darbs, kas nav, viņš pie vecākiem kafejnīcā piestrādā, kamēr viņš arī tagad mācās universitātē. Un tur viņš var dabūt tās brīvās dienas. Un tad sanāca, ka es aizbraucu atpakaļ uz Itāliju, tajā pašā darba vietā strādāju, kas jau bija daudz grūtāk, bija tā 1 brīvdiena nedēļā un 10 stundu maiņas, un tad tur, man liekas, tie itāļi tiešām, tā kā tev ir podkāsts nosaukums, man gribās teikt, itāļi tā kā no mēnesis nokrituši. Dažreiz vienkārši man tāda sajūta bija, es nesaprotu,
kā viņi domā. Jā, un tad mēs to pusgadu mēs sanāk pa brīvdienām tur tikāmies. Tas bija diezgan tuvu, jā, kur viņš dzīvo arī tur Veronā. Un tad es atbraucu atpakaļ novembra beigās, un tad tagad vairāk viņš uz Latviju brauc, jo man vienkārši grāmata ir jāpabeidz, un es nevaru tik bieži uz Itāliju. Un cenas arī īstenībā jau ir paaugušās, īpaši vasaru. Bet mūsu plāns ir sākt kaut kādā brīdī dzīvot kopā un man pārvākties uz Itāliju. Tas īsti nebija jautājums, pat nemaz apspriežams, kad viņš uz Latviju īsti, tas īsti nebija. Es jau zināju reiz, es tā kā uz Itāliju. Ko tā ne tajā siltajā zemītē padzīvoties? Jā, bet es nezinu vēl, kad tas notiks un kā tas notiks, jo es īstenībā ir diezgan grūti, jo tur ir vajadzīga tā valoda. Ja mēs skatāmies uz mīnusiem, tad jā, tur ir visādas tādas nianses, kuras cilvēks turists vienkārši neredz. Tāpat birokrātija, tur daudz lietas tādas lēnīgas ir, kā jau Spānija, Itālija, tās valstis. Un kamēr kaut kas tiek sakārtots, tur vienkārši mēneši var paiet. Un jā, tas, ka tev ir tāds vāveres ritenis, lai tev vajag it kā darba vietu, lai tu varētu dabūt dzīvokli. Bet tev, lai tu varētu dzīvot, tad jā, tev vajag darba vietu, bet tad tev tur vajag vēl kaut kur bankas kontu atvērt, bet, lai tu atvērtu bankas kontu, tev vajag darba vietu, bet, lai tev skaitītu... Aplis. Jā, un es nezinu īstenībā, kā es to vēl izdarīšu, bet es vienkārši ticu, ka noteikti, ja līdz šim viss ir sakārtojies, tad arī tas sakārtosies. Vienkārši tas ir tie pirmie mēneši grūti, kamēr tu atrodi kaut ko, kamēr tu tur nostabilizējies un izej tam cauri, bet ir ļoti, ļoti labi, ja tev ir cilvēks, kas var ar tevi aiziet, kamēr to valodu nezinu tā īsti, un palīdzēt. Noteikti tas jau tev milzīgs pluss ir, jā, ka tomēr puisis ir lokālais, un tas jau arī, tā kā, man liekas, to daudz vienkāršos. Bet tas ir trīgi interesanti, man arī, tieši arī mana draudzene, kas arī ar Itāliju tagad ir ļoti saistīta, tad pilnīgi tie paši vārdi. Viņi saka, ka tur viss ir tik lēni, lai kaut ko sakārtotu, lai kaut ko izdarītu, kaut ko atvērtu, mēneši paiet. Un tas mums, latviešiem, kur mums viss notiek dienu laikā, viss ir tādi ofisos, bankā, tu kontu atver momentāri, visu izdari. Viss ir tāda nepacietīgi tādā ziņā, ka, nezinu, tur kuriem ārstiem jāzvanās, šitam jādara, tam jādara, viss ir tā kā Tad Itālijā ir tāds, labi, jā, izdarīsim. Paiet mēnesis, 2, nekas nav izdarīts. Vienkārši, kādu izdarīsiet? Jā, būs tā visu laiku. Jā, ir. Un tas savā ziņā arī māca kaut ko, tā kā varbūt atslābt. Un tā kā ņemt vieglāk lietas vienkārši. Bet, bieži vien tas ļoti nokaitina, tīpaši, ja ir kaut kāds vēl lidojums, un tur steigā vajag visu tur kārtot, un tā man bija, kad es braucu prom no Itālijas, tur bija dokumenti jākārto, un tad interesanti, ka viņiem Itālijā kaut kur arī reģionos atšķirās informācija, bieži viņi paši nezina, tā kā darbā, piemēram, nezināja, ka man tur vajadzēs tur bankas kontu tur un tur, un tad pēdējā brīdī es vairs to nevaru izdarīt un atvērt, un jā, jo tad es vairs neskaitot kā darbinieks, tādas lietas. Jā, izklausās diezgan challenging. Es domāju, ka es nezinu, kā tu vispār to skaties, bet varbūt tev arī, kad tu pārvāksies uz Itāliju, varbūt tev arī sava putra grāmata vajadzētu arī itāļu valodā. Kā Itālijā prezentēt? Par ko mēs esam runājuši, jā, mēs arī domājam grāmatu tulkot pēc tam, kad iznāks latviešu valodā. Un tad arī skatīsimies īstenībā, kurās valstīs viņu un kā un ko. Man jau teica, man tā kā itāļu valodas skolotāju, ar kur es mācījos itāļu valodu, viņa teica, ja tev vajag palīdzību ar itāļu valodu tur pārtulkot, tad es varu. Un tā kā idejas ir. Un arī itāļi īstenībā sāk pamazām tās putras tomēr ēst. Es arī skatos, man drauga mamma sūta Instagramā visu laiku video itāļu valodā, ka viņi redz, ka tur taisa tās putras tieši. Un tad tas sāk palikt populārāk noteikti. Jā, tu jau tagad vispār putras reklamē. Un liekas arī tik interesants tā ideja un viss, kas tur iekšā ir. Liekas tāds, ko zin kā cilvēki tur salātiņas taisa, zupiņas taisa. Un liekas tāds, ka putras,
pa kuru laiku mēs vispār iedomājamies, ka vajadzētu taisīt tagad putru receptes, ja? Bet klausoties tevi un vēl tev tur ir 50 receptes, man liekas, tik interesanti, tas noteikti ir ļoti labs dzīves stils, un tāpēc, kā tu saki, tie itāļi gan jau arī vairāk pavalkās, jo, nu, zin kā, mūsdienās cilvēki sāk saprast, ka tas ir veselīgi, un mums gribās veselīgāku dzīves stilu, līdz ar to es domāju, ka šie ēdienas putra ir, jā, ļoti trendy. Jā. Un, nu, bet atkal, piemēram, mani kolēģi, kas tur bija, viņi vispār nesaprata. Es, piemēram, vēl tad biju aizbraukusi pavasarī uz Itāliju, tā kā apciemot. Un es saku, nu jā, es tagad nestrādāju, es rakstu grāmatu. Un viņi tā, kādu grāmatu? Tu nāc strādāt? Nu, ka viņi vispār šādā ziņā viņi nesaprot. Dažreiz man tas rītīgi notrigeroja, man jau viss ir nobasīs, tas vienkārši noguris, un tad es tā kā, nu, man prasīja, vai es tur braukšu atpakaļ, vai ko es darīšu, es saku, nu, kādu laiku es neko nedarīšu, es rakstīšu grāmatu, un viņiem tāds, kādu grāmatu, ko tu darīsi tālāk, ja es par pārdevēju vai par ko? Nu, ka viņiem tādā ziņā varbūt bieži vien ir šaurs tāds tas skatījums uz dzīvi, nu, kā ja tu esi viesmīlis, tad tu esi visu dzīvi viesmīlis. Jā, tas īstenībā ir ļoti interesants punkts, ko tu saki, jo man liekas arī man, kad tās reizes, kad esmu bijusi Itālijā, var jūs pirmām kārtām viņiem protams, ēdienu kultūra ir ļoti milzīga, un tad līdz ar to tā cilvēku viesmīlība un darba vietas ēdināšanas nozarē ir tā kā, nu, pilnīgi normāli un vajadzīgi un go for it, viņi ir ļoti labi tajā, ko viņi dara. Bet tā kā var arī pamanīt, ka ļoti daudz, kur te uz restorāniem, ja pie mums tu vairāk izjutīsi tādu bišķīt, nu, tā kā vairāk jauni cilvēki strādās restorānos, nu, vismaz viesmīlības sfērā. Tad Itālijā ļoti daudz veci cilvēki vai vecāki strādā. Jā. Ja? Un tad tāds, cik ir tāds onkulītis vai tur tantīte nāk un visu tur apkalpo tevi. Un tāds, nu, ka viņiem tāds bezmazliet tas ir dzīves aicinājums, kas es pieņemu arī to kultūru tā kā, nu, iebīda, un ka tu varbūt padalies ar cilvēkiem, kaut vai jaunākiem cilvēkiem, viņiem vēl projām ir nedaudz tā domāšana, kā tu nestrādās, ko tu tagad darīsi un tā. Un es domāju, ka arī vispār mūsdienās lielākā daļa cilvēkiem, nu, šis ir tāds interesants temats, ka liekas tā, kā var kāds pēkšņi izdomāt nestrādāt, lai gan tev ir kaut kādi vai ne iekrājumi un tev ir projekts, bet ir grūti to saprast, bet man tas liekas, ka kā savādāk tu to grāmatu izdosi? Ja tu vari paņemt savu to laiku un ātri to visu salīdzinoši ātri izdarīt. Man pat liekas, ka tas ir tāds drošs solis, ļoti, ļoti drošs solis. Jā, es jau pati visu laiku ar sevi strīdos par šo, un šajā brīdī, kad jau tie iekrājumi tā kā iet uz beigām, tad ir kaut kas jāmeklē, bet es visu laiku tur tā, nu, pagā. Es visu redzu, viss strādā, un es tagad nestrādāšu. Un ko tas vispār ir? Nu, kaut kāda tur bailes sāk, kaut kāda nedrošība, tā it kā tā nav, tur no konta vienā dienā vienkārši pazudīs, un vispār nekā nebūs, un ko es darīšu, un ko es iesākšu. Bet tas ir tāds uz mirkli, tāds vienmēr var atrast darbu, nopelnīt, man liekas, īpaši mūsdienās vai vispār Latvijā ļoti viegli atrast. Itālijā tur būtu grūtāk, bet šobrīd es arī skatos variantus, un ir daudz, bet vienkārši tad, ja es sāku palikt izvēlīga, vai tas ir tas, ko es gribu darīt, bet varianti ir, un nopelnīt var vienmēr. Un tāds man arī īstenībā šobrīd ir nākamais plāns, ka tagad, kamēr izdošu grāmatu, tikmēr es plānoju būt Latvijā, jo tas ir tas, kas man laikam ir turējis šo visu laiku. Iespējams, nebūtu grāmatas, jau sen būtu kaut kur otrā pasaules malā. Droši vien. Jā. Bet es domāju atrast kaut kādu darbiņu uz kaut kādiem 2 mēnešiem, un tad jau man plānojās citi Erasmus projekti, jo Erasmusos var braukt arī, ja tu neesi students, vienkārši pēc 30 gadu vecumam, un tad, nu, tie tādi īsie projekti, un man plānojās tur atkal Kipra, tur Madeira, un tādi ļoti forši projekti, kas gribu aizbraukt un gūt to pieredzi, un jā, un tas arī īstenībā palīdz to putras ideju pat piedāvāt kaut kādas savas meistarklases par šos projektos, un tad, jo tur jau arī prasa, lai tie paši dalībnieki piedalās, un tas ir tāds viens no variantiem, kā to putras ideju kā nest pasaulē, un tad jau arī oktobrī iznāks grāmata, un tad es arī uzsākšu studijas psiholoģijā. Wow! Tā kā studijas Latvijā vai tā kā? Studijas online. Wow. Jo es centos iestāties Itālijā, bet neveiksmīgi, diemžēl. Nekas.
Jā, nu es meklēju citas variantus, un es saprotu, varbūt tas online nav tik slikts, ņemot vērā to, cik ļoti man patīk būt dažādās vietās Tieši tā. un ceļot. Jā. Tā kā, jā, tā ir cita joma, ko es īstenībā, un jā, cik dažādi, kā tu vari putras taisīt un recepšu grāmatu uzrakstīt, bet tu vari arī mācīties psiholoģiju, un īstenībā tas, ko es gribu darīt nākotnē, ir tieši palīdzēt pāriem, tā kā ar pāru terapijām. Jo šis ir bijis ļoti interesants temats, kas man Itālijā ir arī līdz padomāt un analizēt attiecības kā tādas. Man vienmēr ir interesējušas tieši tā kā romantiskās attiecības, partnerattiecības. Un tad es skatos Itālijā, kā, piemēram, tie vīrieši, kā viņi tur izturās un kā viņi pret tām sievietēm un ko. Un viņi man mācīja arī ļoti daudz īstenībā nolikt robežas, jo, ja skatās varbūt uz tādu kā, nu, mīnusiņu, tad, jā, nācās piedzīvot diezgan daudz, nu, ka tie vīrieši, viņi ir gados vecāki, bet tas viņiem neko netraucē. Vispār viņi tāpat tev centīsies pievērst uzmanību un uzaicināt uz mājām. Un tā ar visu to, ka viņiem ir ģimenes, sievas vai kaut kur tur vēl tajā pašā viesnīcā kaut ko centīsies aizvilkt. Nu, viņi it kā ļoti atvērti. Ļoti atvērti, viņi to tā nedomā īsti negatīvi vai kaut kā viņi. Es pat saku, man dažreiz grūti saprast, kas viņiem tajā galvās darās. Un man pat bija reize, kad man bija jāiet un ar priekšnieku jārunā par šo, ka, nu, man tie pieskārieni vai tādas lietas tomēr nav patīkamas. Tas ir par daudz, un jā, un viņi tur dabūja rājienu. Bet, zini, kā tas ir arī, bet tā arī ir, ka mēs jau augstākie tie eiropieši, ja nu ziemeļu vai austrumu valstīm, mēs īsti neesam tik ļoti pieraduši pie tiem pieskārieniem. Ja, nu, jā, varbūt tas, kā saka, varbūt ģimeņu starpā tā ir nedaudz problēma, ka mēs viens otru ļoti neapskaujam, nebačojam, nerunājam, bet tas arī nāk arī svešiniekiem, nu, ka mēs īsti tā kā neesam pie tā pieraduši. Un tad tu aizbrauc uz Itāliju, un arī es esmu tādas līdzīgas lietas pieredzējis, Itālija, Spānija, nu, ka, protams, jau ir patīkami, ja, ka tu tāda latviešu daļu pa turien staigā, un tev tur tāda uzmanība pēkšņi, jo viņi jau jūt, ka tu neesi vietējā. Bet tad tas ir līdz līmenim, ja tagad ir kaut kāda jau bišķīt sārna kaut kur aizvēt, un ir tāds viņi tev tur lien virsū, tev tāds, Dievs, nu, prom no mana intimats apļa, ja, čulīt. Jā, viņi nezin, kas tas ir. Tā nesaprot, jā. Un mēs īstenībā, draugi, nesen sākām skatīties ar vecu seriālu, saucas Sopranos, The Sopranos, par Sopranos tipa ģimene. Un viņš ir tās 90. gadu seriāls, un tīri tā interesants pēc sākām skatīties, beigi interesantais, un tas ir par itāļiem Ņujorkā, jo, zin kā, viņiem ir milzīgs tas populations Ņujorkā. Bet tur ļoti viņi prezentē vispār, kas ir itāļi, kādas ir viņu tās manieres, no kurienes viņi nāk, un viņi vēl projām arī tie seriālā saglabā arī tā kā, kas saka, connection ar ģimeni Itālijā, Long story short, ļoti spilgti tajā seriālā tiek parādīts tā viņu ģimeņu domāšana un vīriešu domāšana, un ka tas ir pilnīgi normāli, ka itāļu vīrietim ir ģimene, sieva, kas ir viņa svarīgākais. Viņi darīs to visu, dēļ tās sievas, viņi nekad no sievas nešķirsies, viņa ir the first. Bet sieva zina, un arī vīrietis zina, ka čikas, kuras tāv kaut kur nāk un iet, viņiem būs. Un tas ir pilnīgi normāli, un tad viņi arī uztver to, ka, nu, kā taču sieviete ir skaista, un pie vienas var piet, pie otras ir piet, un ja kaut kas vairāk izveidojas, kāpēc ne? Līdz ar to bez mazliet vīriešiem ir tādas atvērtā tipa attiecības, bet sievietes ir vairāk tādas pavarda kurējas, un viņas ir tā kā, nu, it's fine, ka tas ir vīrietis, bet tas ir vīrietis, vīrietim ir jāiziet tur, jāizbauda dzīve vairāk, jāliekas tāds, nu, ļoti vecmodīgs tas, protams, domāšana, bet man liekas, ka kaut kādā veidā bišķi kaut kur tas vēl ir saglabājies. Jā. Ļoti precīzi. Man liekas, ļoti precīzi to rakstīja. Tas, kas man galvā bija, tikai nezināju, kā ietērpt vārdos. Bet tā ir. Un tad tie komplimenti, tur viņi man arī paši ir teikuši, ja viņi zinātu labāk angļu valodu, vai arī es saprastu itāļu valodu, viņi tur man varētu... Es nezinu, kādas serenādes dziedāt, bet tā kā, nu, tas ierobežots vārdu krājums, tad, nu, tāpat jau tas pat, ko viņi teica tajā angļu valodā, likās, wow, nu, ir interesanti, ka Latvijā šāda uzmanība nesas. Nē, jā, vēl tas, kā viņi runā, tas ir arī taisnība, jā. Un vēl tas, ka, nu, jā, man vēl ir zaļas acis, un tas viņiem vispār bija kaut kāds fenomens, nu, zaļas acis. Jā.
Un vēl tas, ka viņiem, es nezinu, varbūt tas ir tikai tajā viesnīcā tā bija vai kā, bet viņi ļoti brīvi vienkārši teica, es tevi mīlu. Un es sākumā atbraucu, un es tā kā neko nesaku pretī. Jā. Jo man tas nozīmē, kā es tevi mīlu, latviešu valodā pat nevaru pateikt. Nu, jā. Un tad viņi to tik brīvi teica, un viņiem tas arī nozīmē. Tu tā, kā draugi, kā kolēģi, bez mazliet. Es jau domāju, šitais tipiņš galīgi ir. Jucis. Kā man var teikt kaut ko tādu, viņš mani 2 nedēļas pazīst. Bet viņš taču tevi mīl. Bet, Mīl. jā, bet tad es tur iedzīvojos, un tad jau es pati arī tajā tā kā iegāju savā itāļu klintā, teiksim, tādā, es jau arī sāku tādas frāzes teikt, un tas bija pilnīgi normāli. Jā, jo tas ir arī Anglijā, man dzīvojot, jo es esmu Londonā šobrīd, ir tā, ka tie cilvēki arī bieži vien kaut kādās darba vietās vai kā teiks, oh, I love you, darling, bla, 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 tā. Un tev, man arī, protams, mēs visi izjām cauri tām kristībām, ka ir tāds, ak, Dievs, kādā sakrā tu saki, I love you, kas es vispār neesmu pieredzējis to. Bet tad tā kā tu saproti, ka tie vārdi I love you, bezmazliet atšķirība ir tikai kam to saka un kāds ir konteksts, jo taču arī saka, ka I love you mīļotiem cilvēkam vai ģimenes loceklim, bet kaut kādiem tā starp citu cilvēkiem arī to saka, bet tas ir vairāk tās tev ir jāizjūt, kāds ir konteksts, un bezmazliet katram šeit ir tāda dziļāka valoda, tāda bezmazliet, ko tikai tu izlasi caur smadzenēm, tādā telepātijā nedaudz. Jā, ļoti interesanti. jā, es atceros arī, kad Anglijā padzīvoju, tad arī tas bija viens no pirmajiem, es nesapratu, kas tie pa mīļvārdiņiem visu laiku ir, un viņi tik ātri viņus pasaka, es domāju, ja es mēģinu šito tā kā angļu valodā teikt, un es to sāku izklausās stulbi. Bet jā, viņiem tas viss iedarās tajā, un tas ir skaisti, un tas ir, kā, ka tu to pieņem, un kad jau pabraukā pa vairākām valstīm, tu jau saproti, un tas... Tā kā latvietis pilnīgi atverās arī. Noteikti, jā. Tieši tā man arī liekas, ka tu esi viens no šiem globālajiem latviešiem un ļoti, ļoti tev ir interesanti runāt. Man ir tā, ka es jau skatos, mēs jau esam manam laikam ideāliem pārgājušas jau cik reizes pāri. Bet ar tevi, man liekas, es jūtos tā, ka es runātu ar ļoti tuvu draudzeni, ka tu arī es arī tā jūtos. Vienkārši var nopļāpāties. Tā kā man liekas, ka mēs varbūt varētu nobeigt šo epizodi, bet es noteikti gribu ar tevi vēlreiz sazināties un vajag vēl vienu epizodi, varbūt bišķīt vēlāk, un pēc šīs podkāsta epizodas izlēšanas varbūt cilvēkiem radīsies vairāk jautājumu par tevīm, līdz ar to tad mēs arī varam tā kā chapter 2. Jā, noteikti mēs. Varbūt, kad iznāks grāmata, jau būs arī tādas lietas, kuras es tagad nezināju, es jau varēšu pastāstīt. Jā, 100%, akmens dievs, jā, vēl tur tev tāda ceļa priekšā. Bet jā, pēdējais jautājums, ko es uzdodu visiem maniem viesiem, ir, ko tev pašai nozīmē sasniegumi? Par šo jautājumu domāju, un es nonācu pie tāda secinājuma, ka īstenībā es pie šī ļoti strādāju, jo tas, ko man nozīmē sasniegumi, tie ir kaut kā ir iegājies tā, ka sasniegumi vienādības zīme ienākumi. Un tā gluži nav, jo, piemēram, izdot grāmatas ir sasniegums, bet to nevar samērīt tur ar ienākumiem, jo tādu vēl nav vismaz pagaidām. Bet tas ir liels sasniegums, un tad es visu laiku ar sevi strīdos par šo jautājumu. Tāpēc šis ir jautājums, kurus patiesībā vēl tā kā, pie kura man ir jāstrādā un jāsaprot, un jāiemācās nodefinēt to citādāk, kas man ir tie sasniegumi. Jo šobrīd, jā, man ir tāds vienotības zīme finanses, bet tas nav tas, sasniegumi. Es gribu, lai tas ir vairāk tāds kā uz manām sajūtām, kā es jūtos un māku novērtēt arī to, ko es esmu izdarījusi, un tas ir kādam likt justies labi, kādu iepriecināt, izdot grāmatu un redzēt, cik daudz cilvēkiem tas maina varbūt viņu brokastu paradumus, un tas būs sasniegums. Man. Jā, tas izklausās ļoti liels sasniegums. Ja tu izmainīsi cilvēku paradumus un cilvēkiem vairāk viņi panesīsies uz puturām, milzīgs sasniegums. Jā. Tas ir milzīgs sasniegums, jā. Super, liels tev paldies, klausies. Un
Jā, nu, lai tev jauki šobrīd Latvijā, un kad izdod grāmatu, tad noteikti pušķevini mums. Mēs arī visu saliksim. Un, jā, liels paldies tev, un tiekamies tad nākamajā epizodē. Paldies tev tiešām. Es pilnīgi, tiešām tas laiks palidoja tik ātri, un es jutos tā, kā tiešām ar draudzeni runātos. Un pilnīgi, es nezinu, uz Angliju jābrauc pie tevis. Lūdzu, Londona ir vaļā. Jā, tā kā bija ļoti sirsnīgi. Paldies tev, mīļš, un gaidīšu, kad iznāks epizode. Super, labi, čau, čau! Tiesa tā!